Listen now to the Voice of the Latvians, produced and paid for by the United Latvian Associations of Chicago. This program has been pre-recorded. Labvakar, cienījamie klausītāji! Ir sācies 4064. Čikāgas Latviešu radio raidījums 2023. gada 16. oktobrī. Jūsu programmas vadītāja šovakar būšu es, Silvija Kļaviņa-Paršnī.
dzirdējām dziesmu, kas ieskaņota nu pat šajā ceturtdienas vakarā Alu kongresa iesildīšanās pasākumā Karmelā, Indiānā. Ala kongress iesākās ceturtdien un noslēdzās vakardien. Kongresā piedalījās 11 delegāti no Čikāgas, kas pārstāvēja vairākas organizācijas Čikāgā un ārpus tās, bet uz atsevišķiem pasākumiem bija atbraukuši arī citi čikāgieši. Iepazīšanas vakara koncerts bija veltīts Čikāgas piecīšiem, un piedalījās arī čikāgietis Pēteris Freimanis. Klausīsimies vēl pāris dziesmas no ceturtdienas vakara koncerta. Dāmas un kungi, esiet sveicināti, jo man patīk piecīši, lai man patīk tie. Tā, ceram, ka esat ēduši, padzēruši, pārunājuši un esat gatavi padziedāt arī. Tā lieta ar dziedāšanu ir tāda, mums ļoti tieši tāds sausks rīts jūs tāds. Un, jo man garšo alus, tas, ko es parasti padzeros, ka man tāda rīkla ir. Un es ceru, ka jums tāpatās, un lūdzu dziedat līdzi iecietājumi. Dziesmiņa, kas mums ir mīļa, ja mēs visi zinām, ka mūsu mīļās ir kodols mūsu latvietībai. Lūdzu, dziedat līdz piecienai.
Par ALA kongresu vairāk pastāstīšu nākamajās nedēļas raidījumā, ka būšu spējusi apkopot visu informāciju, bet tagad noklausīsimies dziesmu, ar ko šo ALA 72. kongresu noslēdza, nevis slinkojot un pūstot. Šajā ierakstā dzied vīru koris Straume. Nevis slinkojot un pūstot tautu laba godācei, nepieprātā gaismas kļūstot, tautas jād un tautas zeļ, tautas jād un tautas zeļ. Ja ikviens tik zemē sētu vienu graudu veselu, kāds tad izskaitīt, gan spētu zelta kviešu krājumu, zelta kviešu krājumu. Bet kas lielīdamies pārdot vedus tirgu pelabās, tas, kas pelus beļam pārdot, zūd no ļaužu piemīņas, zūd no ļaužu piemīņas. Un tagad paklausīsimies mūsu korespondentes Anikas Bendikas iknedēļas programmu. Labvakar, cienījamie klausītāji! Mani sauc Anika Bendika, un šodien es jums stāstīšu par Andri Kalnozolu. Andris Kalnozols, rakstnieks, dramaturgs, režisors un aktieris, dzimis 1983. gadā 20. martā Talsos.
No 1920. gadam līdz 2001. gadam Kalnozols mācījās Talsu valsts ģimnāzijā, studēja Latvijas kultūras akadēmijā no 2001. līdz 2005. gadam un ieguva bakalaura grādu mākslās, dramatiskā un leļu teātra aktieri. No 2011. līdz 2013. gadam studēja Latvijas kultūras akadēmijā un ieguva maģistra grādu mākslās, dramatiskā teātra režisora specialitātē. Andra Kalnozola žanri, kuros viņš raksta, ir dramaturģija, próza un dzeja. Viņš ir publicējis daudz dzejoļus dažādos laikrakstos. Kalnozols ir strādājis daudz uz radio un arī pa sporta ziņu žurnālistu. Vācijā strādāju 1 gadu pa aktieri marionešu teātrī Mindlin, atrakciju parkā Europa Park. Un no 2017. gada strādāju Latvijas kultūras akadēmijā pa lektoru dramaturģijas teorijā un praksē. Tagad Kalnozols ar labāko draugu Edgaru Samīti audzē kartupeļus Talsos pārdošanai. Kalnozola populārākais darbs ir prózas darbs Kalendārs mani sauc. Stāsts ir par jaunekli Oskaru, kurš dzīvo kopā ar savu māti pensionāri kādā Latvijas mazpilsētā un ir iemācījies no galvas visas vārda dienas, kuras iekļautas latviski lasāmajā kalendārā. Tagad es jums nolasīšu drusciņu no sākuma no viņa prózas darba Kalendārs mani sauc. 1. nedēļa – svarīgi. 8. jūlijs. Šodien vārda dienas svin Antra Adele Ada. Varbūt kāda no viņām arī nesvin. Cilvēki nevienmēr svin savas vārda dienas. Dažiem tas nav svarīgi. Es savu nesvinu, piemēram, bet mamma svin manu, bet savu viņa nesvin. Viņai tas nav svarīgi. 9. jūlijs. Zaiga, asne, asna. Ja Zaiga, Asne un Asna gribētu ar mani iepazīties, man būtu jāatbild Oskars, bet es tā nedarītu, jo es ar cilvēkiem tikpat kā nerunāju. Vienīgais, ko viņiem saku, ir kāda vārda datums vai kāda datuma vārdi. Esmu iemācījies abejādi. Tad viņi smejas un bieži pārbauda. Tu nu gan esi prikols, kalendāri. Tā reizēm smejas skolēni un aizskrien tālāk savās problēmās. Bet tagad ir vasara, un viņiem nav nekādu problēmu. Un jā, šai mazpilsētā mani sauc par kalendāru, jo esmu iemācījies visas vārda dienas no galvas. Bet daudzi no tiem, kas mani uzrunā, nezina, ka mani sauc Oskars. Viņiem tas nav svarīgi. 10. jūlijs. Vēl es katru nedēļu izvēlos vienu vārdu un par to domāju. Un vēl ir noteikums, ka tas nedrīkst būt kāda cilvēka vārds. Jo ar to jau es tāpat diezgan daudz krāmējos. Un šīs nedēļas vārds, protams, ir svarīgi. Es par to domāju jau 3. dienu pēc kārtas, kas ir svarīgi un kas nav svarīgi. Un šodien es domāju, vai tas vispār ir svarīgi par to domāt? Un es to pajautāju mācītājiem, pie kura eju. Viens no retajiem cilvēkiem, ar ko es runāju, jo nopietnu dakteri nevaru atļauties, tāpēc, ka mamma ir pensionāra, bet es nekur nestrādāju. Man ir kaut kāds sindroms un vēl dažas saslimšanas, kas saistītas ar nerviem. Tas man neļauj strādāt, taču ļauj iemācīties kalendāru no savas galvas. Tas nemaz nebija tik grūti, patiesībā pat ļoti vienkārši. Es katru dienu iemācījies vienu vārdu datumu, un tā darīju gadu. Protams, ar laiku viss sagriežas, jo man nākamajā dienā vajadzēja atkārtot iepriekšējās dienas datumu un vārdus. Un sākumā es to darīju svilpodams, bet tad 1. mēneša beigās es jau vairs nebiju tik priecīgs. Un adventes laikā man jau gribējas vest uz kliniku citā pilsētā, bet tas nozīmēja, ka es būtu prom no viņas.
Ne jau no mammas. No mammas arī, protams, un tas ir svarīgi, bet šoreiz tas nebija mammas dēļ. Varētu teikt, ka es iemīlējos vienā meitenē. Man liekas, ka es iemīlējos, ka tā to sauc, ka tā ir mīlestība. Es viņu ieraudzīju vasaras vidū, no precīzāk 8. jūlijā, pa Antrām, Adelēm un Adām, pirms 2 gadiem. Mēs ar mammu sēdējām kafejnīcā Stūrītis, kur vienreiz nedēļā varam ēst zupiņas un saldos, un citreiz arī otro, bet bez saldiem vai vienas kotletes. Mēs parasti ēdam mājās, bet šoreiz, paldies Dievam, bija Stūrītī, kā parasti, pēc baznīcas, un tad ienāca viņa, un es nevarēju beigt uz viņu skatīties. Man nekad tā nav. Es uz cilvēkiem vispār gandrīz neskatos un nerunāju, tikpat kā neko, un viņa bija kā nekad. Es nevarēju beigt blends un sāku 3 reiz lēnāk ēst frikadeļu zupu toreiz. Māma to pamanīja un prasīja, kas notiek, un es teicu, ka nezinu. Un es tiešām nezināju. Toreiz tagad man liekas, ka tā ir mīlestība, ka tā uzvedas mīlestība, un viņa tur sēdēja ar to savu puisi, kuru starp citu, kā vēlāk uzzināju, sauc Uvis, un ēda kā veģetārieši. Un tad viņa aizgāja, un es pat nezināju, kā viņu sauc. Es pabeidzu frikadeļu zupu un sapratu, ka iemācīšos visus gada vārdus un datumus no savas galvas, jo viens starp tiem būs arī viņas vārds. Tagad noklausīsimies Prāta vētras dziesmu Starp 2 saulēm. Lai no kādām tālēm nācis, liekas tikko elpot sācis. Starp 2 saulēm izvēlēties spožāko un neapdedzināties. Virs mums ir divas debesis, pa vienām ienākt, otrām atdoties, vienām tuvoties no otrām, izvairīties virs mums ir 2 debesis, un vēl virs mums ir 2 zvaigznes. Zem vienas dzīvot, pēc otras ilgoties. Ja pirmā kritīs, tu priecāsies, bet varbūt liktenis atspēlēsies. Virs mums ir 2 zvaigznes. Lai no kādām tālēm nācis, liekas tikko elpot sācis. Starp 2 saulēm izvēlēties vēsāko un atveldzēties. Lai no kādām tālēm nācis, liekas tikko elpot sācis. Starp 2 saulēm izvēlēties mīļāko un iemīlēties. Iemīlēties.
Aicinām tautiešus atbalstīt unikālo preses izdevumu Čikāgas ziņas ar rakstiem, sludinājumiem, fotografijām un, protams, ziedojumiem. Atgādinām, ka nākošais numurs būs novembra-decembra numurs. Ja gribat vienalga kādu svētku laika informāciju ievietot šajā nākošajā numurā, termiņš ir tieši tagad. Lūdzu sūtīt uz čikāgasziņas@gmail.com. Paldies! Čikāgas Latviešu radio raidījumu komiteja izsaka sirsnīgu pateicību katram klausītājam un atbalstītājam. Tikai ar jūsu atbalstu latviešu valoda un mūzika turpinās skanēt Čikāgā un tās apkārtnes radio viļņos. Paldies! Amerikas Latviešu palīdzības fonds vai Latvian Relief Fund of America, Inc. piedāvā visāda veida apdrošinājuma plānus. No viņa tīmekļa lapas, we are a unique nonprofit that offers benefit plans to cover common gaps in medical coverage. LRFA members are eligible for support in emergencies, new baby gifts, and more. With over 70 years of service, we are proud to serve the needs of our members. Join our community of people helping one another. Lai uzzinātu vairāk par Amerikas Latviešu palīdzības fondu, varat zvanīt viņiem Elkins Park, Pensilvānijā 215-635-4137. Varat apmeklēt viņu tīmekļa lapu www.lrfa.org. Lai skan dziesma Jelgavas regejs, dzied Tirkies banda, kas uzstājās ALA 72. kongresā Indianapolē. La 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 Ir Latvijā krāšņu vietu nemazums, katram no mums tā ir savējā. Bet klusi tev pačukstēšu par to, kura ir tikpat mana kā tavējā. Un ja esi noguris ceļinieks, uz Latvijas sirdi tad dodies viens, kur Lielupes krastā stāv baroka pils. Tu Jelgava vecumam nepadodies, Jelgava tā ir manējā, tāpat kā tā ir tavējā. Jelgava tā ir manējā, tāpat kā tā ir tavējā. La 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 Latvijā krāšņu vietu nemazums, bet katram no mums tā ir savējā. Un klusi tev pačukstēšu par to, kura tikpat mana kā tavējā. Jā, esi noguris ceļinieks, uz Latvijas sirdī tad dodies viens, kur Lielupes krastā stāv baroka pils. Tu Jelgava vecumam nepadodies, Jelgava tā ir manējā, tāpat kā tā ir tavējā. Jelgava tā ir manējā, tāpat kā tā ir tavējā. La 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 la. Jelgava tā ir manējā, tāpat kā tā ir tavējā. Jelgava tā ir manējā, tāpat kā tā ir tavējā. Jelgava tā ir manējā, tāpat kā tā ir tavējā. Jelgava tā ir manējā, tāpat kā tā ir tavējā. ALA kongresa laikā bieži tika pieminēta Sveika Latvija, Heritage Latvija un Hello Latvija programmas. Klausīsimies tagad
Globālais latvietis 21. gadsimts interviju ar Sveika Latvijas brauciena jauniešiem šī gada jūnijā. Tas ir par mums. Tas ir par mums. Tas ir par mums. Globālais latvietis 21. gadsimts. Pirmo reizi savām acīm ieraudzīt to, par ko stāstījuši vecāki vai vecvecāki vai varbūt lasīts grāmatās, un visu laiku runāt latviski. Tā īsumā var raksturot programmu Sveika Latvija, ko jau kopš 1997. gada ik vasaru rīko Amerikas Latviešu apvienība. Sveika Latvija ir izglītojošs ceļojums latviešu izcelsmes jauniešiem uz Latviju ar mērķi izbaudīt piedzīvojumu, kas dos vēlēšanos uzturēt un vēlāk veidot savu latvisko identitāti, lietot un uzlabot latviešu valodu, stiprināt saites ar latviešu sabiedrību, kā arī veidot un uzturēt kontaktus ar Latviju. Sveika Latvija ir ceļojums 13 līdz 15 gadu veciem jauniešiem, kuri kaut mazliet runā un saprot latviski, un jā, viņi ir dzimuši un auguši Amerikā, Kanādā, Austrālijā, iespējams pirmo reizi nokļuvuši Latvijā. Šovasar notiek 2 tādi ceļojumi. Mans vārds ir Agnese Drunka, un šis ir raidījums Globālais latvietis 21. gadsimts, kurā paceļosim laikā pirms un pēc Jāņiem. Saruna būs par un ap latvietības saglabāšanu un uzturēšanu tieši gados jaunai latviešu diasporai. Vispirms tiksimies ar no Amerikas uz Latviju atbraukušiem pusauģiem, kas ir soļa attālumā, lai sevi sauktu par jauniešiem, bet raidījumu otrajā daļā saruna ar pirmā vispasaules latviešu jauniešu fóruma rīkotājiem, lai uzzinātu, kā 2 dienas vasaras pilnbriedā aktīvie diasporas jaunieši satikās, sadraudzējās un diskutēja par to, kā sadarboties diasporas latviešu jauniešu organizācijām. Ir agrs rīts un ceļojuma Sveika Latvija pēdējā ceļojuma diena. Vecrīgā viesnīcā nulikā paēstas brokastis un pirms iziešanas uz okupācijas muzeju viesnīcas konferenču zālē satiekos ar maķenīt samulsušiem pusauģiem. Tāpēc sākam ar iepazīšanos, kuras laikā noskaidroja, no kurienes jaunieši ir un cik pulkstenis ir viņu mājās, kamēr Latvijā ir 9 no rīta. Man ir 14 gadi, man sauc Zana Velkme, un es esmu no Čikāgas. Un pašlaik Čikāgā ir 1 no rīta. Nakts proti ir. Un tu savukārt esi šeit Latvijā, kurš izdomāja, ka programmā Sveika Latvija tev ir šogad jāpiedalās? No Sveika Latvija ir vienmēr viens brauciens, kur pēc tu pabeidz 8. klasi latviešu skolā, tu brauci, un es esmu gaidījis šo braucienu ilgu laiku. Vai šī ir tava pirmā reize Latvijā? Jā, ir man pirmā reize Latvijā. Ko tu zināji pirms atbraukšanas uz Latviju? Ko tu zināji, ko tev bija vecāki stāstījuši? Es nezinu, iespējams arī vecvecāki. Es esmu daudz iemācījos par Latviju, skolā, brīvības pieminekli, par Rīgu, par visām upēm un jūrām. Es zināju vietas, bet es gribēju visu to pašu redzēt. Šodien ir 10. diena. Ko tu šajās 10 dienās esi redzējusi? Caur visām 10 dienām es esmu bijusi Rīgā, Siguldā, Cēsīs, Kuldīgā, Ventspilī un daudz vairākas vietas par ceļu. Bet viena lieta, kas man noteikti pārsteidz, bija, cik latvieši zināja, ka viņi bija ļoti pārsteigti, ka viņi zināja, ka mēs varējām runāt latviski, kad mēs nebijām no Latvijas. Ko nozīmē ikdienā uzturēt latviešu valodu? Tad iedomājamies Zani mājās Čikāgā. Man vecāki ļoti mēģina, lai mēs visu laiku mājās runājam skolā, un arī ārst no skolas ar draudzenēm runā angliski, bet visu laiku, kad es esmu mājās vai ar ģimenes runā latviski. Man vārds ir Sofija Prenses. Sofija ir pievienojusies. No kurienes tu esi? Tad es nojaušu, ka tu arī esi no Čikāgas. Tad arī tavās mājās šobrīd ir 1 naktī. Programmā Sveika Latvija. Kā tu nonāci? Es arī ļoti daudz gaidīju, jo man ir 2 brāli un māsas. Un viņi gāja pirms manīm, jo es esmu visjaunākā. Un es ļoti gaidīju. Un
8. klasē tu vari iet Sveika Latvijā, un es šogad eju. Vai tu pirms tam bijusi Latvijā? Nē, šitā ir pirmā reize. Ko tu zināji par Latviju, kas savukārt bija tāds, ko tu nezināji, kas tev pārsteidza? Daudz latvieši ir ļoti jauki un runīgi, un tas man ļoti pārsteidz. Bija iedomājies, ka latvieši tādi bubinātāji varētu būt un tad dusmīgi un nīgri, ja? Jā. Tev ar tā zvani šķita? Jā, bišķiņ. Kāpēc? Vai tad jūs Čikāgā latviešu sabiedrībā esat visi tādi dusmīgi vai nīgri vai nesmaidāti? Nē, mēs, Čikāgā mums ir ļoti laba latviešu grupa, bet vienkārši nebijusi ārā no Amerikas kādreiz, so es gribēju redzēt, kā cilvēki bija citādāks. Es nezināju, vai viņi būs kā Amerikā ir. Bet tad latvieši ir tādi paši latvieši šeit Latvijā kā Amerikā? Jā, viņi ļoti jauki un arī smaida. Ko tu esi piedzīvojuši šais 10 dienās, un kas tev, Sofija, ir tāds, ko tu teiksi, tā ir tikai Latvijā? Tā jūra ir ļoti skaista, un mēs gājām peldēties un bija tik forši. Mums ir pievienojušies vēl 2 Sveika Latvija dalībnieki. Kā jūs sauc? Man sauc Zigas. Un no kurienes tu esi, Zigi? No Virģīnijas. Tas ir kur man Amerikas nezinātājai? Tas ir austrumkrastā blakus Vašingtona DC. Un kā tevi sauc? Mani sauc Tālivaldis, un es dzīvoju Ņujorkā, tieši pie Ņujorkas pilsētas. Zigi, kāpēc tu esi šobrīd šeit Latvijā? Kurš izdomāja? Tu pats teici, wow, es gribu uz Latviju, vai vecāki bija tie, kas teica, klausies, dēls, tev jābrauc piedalīties programmā Sveika Latvija? Es domāju, ka tas bija drusku no abas no tās. Es esmu redzējis, kā citi cilvēki ir gājuši Sveika Latvija braucienā. Un es esmu dzirdējis, ka tas ir ļoti jauki. Un arī man vecāki teica, ka tas būtu obligāti man nākt šoreiz. Es esmu priecīgs, ka es to darīju. Tas bija ļoti jauki. Cik tev ir gadu? Man ir 13 gadi. Saki, vai tu pirms tam esi bijis Latvijā, vai tomēr šī ir tava pirmā reize šeit? Šī ir mana pirmā reize Latvijā. Es nekad neesmu bijis Latvijā pirms. Ko tu zināji pirms braukšanas uz Latviju? Daudz meži, arī ļoti daudz pieminekli. Tagad brīvības pieminekli Rīgā. Kolkas ragā mēs arī redzējām pieminekli. Starp citu par to brīvības pieminekli, jūs droši vien visi taču zinājāt, kāds tas izskatās. Kāds tad īsti bija tas brīvības piemineklis realitātē? Man liekas, ka ir ļoti līdzīgs, kā esmu viņiem galvā redzējis. Ļoti liels, tikai bildēs tu tiešām nevar redzēt, cik liels viņš tiešām ir. Sofija, kā tev bija ar brīvības pieminekli un pirmo reizi to ieraugot? Bildēs izskatījās ļoti maziņš, un, kad es biju priekšā, es biju ļoti liels. Bija 10 reizes, kā es domāju būtu. Pirms es ar Zigi turpinu un Tālivaldi ar tavu latviešu valodu. Cik daudz tavā ikdienā, jo arī tava latviešu valoda, zinot, ka noteikti lielākoties tu runā tomēr angļu valodā, tev ir ļoti laba. Kur un kā tu runā latviski? Paldies. Es daudz runā angliski ikdienā, bet es runāju latviski mājās. Es arī runāju latviešu skolā. Ja tev tā jāparēķina, tad es nezinu procentuāli, ja no 100%, kā tu sadalītu procentuāli latviešu un angļu valodu ikdienā? Varbūt 30% latviešu un tad 70% angliski. Apmēram tā paša kā Sofija, es runāju valodu latviešu skolā, un es runāju latviešu valodu mājās ar tēti, un es mēģinu iemācīt mammai, kā runāt. Jā, apmēram 70% angliski un 30% latviski. Tavuprāt, lielākoties taviem draugiem, latviešu draugiem, ir šāds sadalījums, vai tomēr ir kāds, kuram tā latviešu valoda ir vairāk, un varbūt kāds, kuram nepavisam nav tās latviešu valodas? Varbūt arī tajā grupā Sveika Latvija ir kāds, kuram pavisam slikti ar latviešu valodu iet? Jā, man ir daži draugi, kuri nerunā tik daudz, viņi negrib būt latviešu skolā, es domāju, ka viņiem ir varbūt drusku mazāk. Tu esi latviešu skolā, tu runā latviski. Kāpēc? Mans tētis teica, ka man jāj. Un arī
lai palīdzētu latviešu tautu, jo, ja mēs nerunājam latviski, tad būs ļoti grūti, kad mēs nākam Latvijā. Un ne tik daudz cilvēku runā latviski, tas ir labi, kad iemāc. Starp citu, vai dzīvojot Amerikā, tas ir tāds ieguvums, tas ir kaut kas, ar ko jūs varat būt unikāli, ka jums ir viena valoda, kurā runā patiesībā labi, ja 2 miljoni cilvēku, bet tomēr jums ir šī valoda. Jā, šā valoda mums ir ļoti svarīga valoda. Daudz ir var runāt otrās valodas, bet arī daudz nezin par Latviju. Kad es pasaku draugiem vai citiem cilvēkiem, es esmu latvieti, viņi kas tas ir? Un tad es saku, ka es arī varu runāt, un viņi tas ir tik forši. Daudz cilvēku to nevarētu izdarīt. Dažreiz, kad es esmu latviešu skolā, es negribu tur būt, jo visi dabūn iegulēties, bet es nedabūnu. Bet, kad es domāju par to, es esmu priecīga, kad es eju uz latviešu skolu, jo ne tik daudz cilvēku runā latviski. Tālivaldis atnāca, paprasīja no kurienes, un tā arī neesmu pajautājusi. Sveika, Latvija! Tā bija tava izvēle? Tu pats zināji, ka tu gribi šai programmā piedalīties? Es gribēju iet uz Sveika Latvijas ceļojumu, jo man gribējās būt ar draugiem. Jo šī būs manā pēdējā reize, ko es ar manu latviešu skolas draugiem varēšu būt kopā un izbaudīt Latviju. Un arī pirmo reizi izbaudīt Latviju kā grupu. Man ļoti patika šis ceļojums, un es ceru, ka es varēšu drīz atnākt atpakaļ uz Latviju. Tu esi pirmo reizi Sveika Latvija, bet Latvijā tu līdz šim esi bijis? Es esmu daudzas reizes bijis Latvijā pirms šī ceļojuma, jo mana mamma, kad man bija tikai daži mēneši, viņa mani atlidoja, jo viņa gribēja, lai es satieku manu vecmāmiņu un manas mammas māsu. Tad tev Latvija nav tāds pārsteigums kā pārējiem sarunas dalībniekiem, vai tomēr ir, vai Latvija mainās no reizes uz reizi, kad tu atbrauc, vai tu pamani, ka kaut kādas pārmaiņas šeit notiek? Es daudz pavadu laiku laukos pie manas vecmāmiņas. Kur ir tavi lauki? Barkavā, Madonas pagastā, un tur gandrīz nekas nemainās. Varbūt kāds cits ir dakteris vai kāds nomira vai kādam nebija labi, kādam ir slikti. Bet Rīgā visu laiku kaut kas mainās, visu laiku kaut kas jauns ir uzcelts un kaut kāda jauna iela ir uzbūvēta vai kaut kāds jauns tornis ir uzbūvēts. Tu sacīji, ka tev ir šobrīd pēdējā reize, kad tu Sveika Latviju programmā vari braukt uz Latviju, bet ka tu noteikti gribētu braukt uz Latviju. Kādu tu redzi savu nākotni saistībā ar Latviju? Varbūt, jo mana mamma grib braukt atpakaļ uz Latviju un te dzīvot ar viņas mammu. Un viņa grib dzīvot Latvijā, jo tā ir viņa dzimtene un viņa grib tur būt. Es nezinu, ja es varētu braukt uz Latviju, jo es to valodu, man nav 100%, es nevaru to runāt perfekti, bet es nāktu atpakaļ, jo te arī ir mana dzimtene, un jo te visi mani radi ir, un mani draugi te, un es gribu ar viņiem būt, un es gribu izbaudīt Latvijas kultūru, jo tā ir tik unikāla. Un arī, jo te ir citādi, šeit ir Eiropā citādi nekā ASV, te dara lietas citādi, un te cilvēki ir citādi. Daudzi, kuri ir atbraukuši šeit uz Latviju dzīvot pēc tam, kad ir dzīvojuši vai no Austrālijā, dzīvojuši, auguši Austrālijā, Amerikā, Lielbritānijā, viņi saka, ka Latvija šobrīd ir iespēju zeme. Vai tu arī saredzi, ka Latvija ir iespēju zeme? Te ir iespējas darīt gandrīz jebko tu gribi. Ja tu strādā cītīgi mācies, tu vari kļūt par prezidentu, tu vari kļūt par ārlietu ministru, tu vari kļūt par jebko tu gribi Latvijā, jo te mums nav daudzi cilvēki, bet ja tu strādā tik čakli, ka visi to redz, tad tu vari jebkur Latvijā tikt.
Es gribu visiem jums vēlreiz uzteikt, cik jums ir brīnišķīga latviešu valoda, un droši vien, ka vecāki var paši sev uzsist uz pleca, skolotāji var uzsist uz pleca, ka nav atlaiduši, nav ļāvuši jums palaist to latviešu valodu. Bet starp citu šeit, Sveika Latvija ietveros savā starpā. Jūs mēdzat pakluso runāt arī angļu valodā, vai visu laiku cītīgi latviski? Sofija? Es dažreiz runāju angliski ar draudzenēm, bet es mēģinu runāt latviski, kad es šeit esmu Latvijā, jo tur ir citādāk nekā ASV, jo viss runā latviski, un gandrīz neviens runā angliski. Mēs dažreiz runājam angliski, dažreiz arī grūti pateikt visu, ko mēs gribam latviešu valodā, jo mēs, kā tālvārds teica, mums nav 100% laba latviešu valoda, bet arī mēs esam Latvijā un tā, kur tā valoda un ir ļoti, man liekas, skaisti runāt latviešu valodu šeit. Vai jūs jūtat to, ka tad, kad jūs atbraucāt pirms 10 dienām, jums varbūt bija mazliet švakāka latviešu valoda nekā tagad? Jā, noteikti. Es domāju, ka ir labi runāt ar cilvēku latviski, īpaši Latvijā, jo tur ir noteikti daudz grūtāk šeit nekā latviešu skolā ar mani skolotāju. Bet es domāju, ka mēģināt runāt ar cilvēku un nerunāt angliski palīdz tavu latviešu valodu. So, es noteikti jūtos, ka man latviešu valoda ir daudz labāk nekā, kad mēs sākam šī brauciena. Tas, ko Tāli vēl neprasīja, kā jums liekas, jūs varētu pieauguši sevi redzēt Latvijā? Zīgi, kā tev liekas, ka tev būs kaut kāda, es tagad pamodelēšu 25 gadi, piemēram. Tas gan liekas šausmīgi veci cilvēki, bet vienā, kā tev šķiet, vai tu varētu kaut kad dzīvot šeit Latvijā? Es domāju, ka jā, man patīk Latvijā. Ir ļoti skaisti, ir daudz lietas šeit, ko man patīk darīt. Laiks rādīs, vai ne? Jā. Šis jau tomēr tāds ļoti provokatīvs jautājums. Zana piekrīt. Jā, es noteikti šeit brauktu atpakaļ, un ir ļoti skaista pilsēta, bet es esmu uzaugusi Amerikā, un man liekas, būtu tikai vienkārši grūti visu tur atstāt, bet varbūt caur gadiem es vēl tuvāk kļūšu ar Latviju, un tad es gribēšu aizvākties. Es arī domāju, ka Latvija ir ļoti skaista, bet man ir ASV, man draugi un man māja un man ģimene, un es negribētu to atstāt tur. Es sarunājos ar 11 Sofiju, Zani, Tālivaldi un Zigi, latviešiem no Amerikas. 3 no viņiem pirmo reizi Latviju izbaudījuši pārēm, un jautāti, kas tad Latvijā nav lāga, paticis visi, kā viens saka, dikti grumbuļēnie ceļi, kas nav ļāvuši autobusā normāli pagulēt. Bet visādi citādi, kā novēro programmas Sveika Latvija audzinātāji, tad jaunieši guvuši pamatīgu iespaidu gammu. Pianists Matīs Žilinskis un aktieris Raimonds Caums satikās un pirms gada radīja jaunu koncertu programmu Tālie krasti, kuras iedvesmas avots ir iemīļotā latviešu dzejnieka Viļa Plūdoņa romantiski tēlainā dzeja. Uz skatuves 2 šarmanti un harizmātiski mākslinieki, kuri jotekliskā gaisotnē izdzīvoja stāstus par mīlestību, dabu, draudzību, bohēmisko pirmskara Latvijas radošo personību dzīves kāri un baudu. Balss, dzeja, dziesma, klavierspēle, tēlaina improvizācija ļāva uz brīdi nonākt kādā 1934. gada Vecrīgas dūmakām apvītā kafejnīcā pēc pusnakts. Pirms 2 dienām YouTube'ā parādījās koncerta ieraksta albums. To var atrast meklējot Raimonds Caums. Playlistā ir 16 dziesmu. Lai skan dziesma no šī albuma Rudens nakts pret logu rūtīm. Rudens nakts logu rūtīs tumšo pieri baigi spiež.
Rudens lietus logu rūtīs saltas, lasas alpām sviež. Rudens vēji smagi, grūti žēlabainu dziesmu dzied, skumjas tumšas saltas pašā siržu dzīlē liet. Vēji smagi, grūti žēlabainu dziesmu dzied, skumjas tumšas saltas pašā siržu dzīlē liet. Rudens nakts logu rūtīs tumšo pieri baigi spiež. Rudens lietus logu rūtīs saltas, lasas alpām sviež. Rudens vēji smagi, grūti žēlabainu dziesmu dzied, skumjas tumšas saltas pašā siržu dzīlē liet. Vēji smagi, grūti žēlabainu dziesmu dzied, skumjas tumšas saltas pašā siržu dzīlē liet. Klausīsimies vēl 2 dziesmas no albuma Tālie krasti. Vispirms dzirdēsim čigāniņa dziesma un tad bezrūpīgā arāja dziesma. Sēra dziesma čigāniņam, kur ņemt jautru dziesmu viņam. Tas, kā mākons debes klajā, vilnis jūrā zilganajā. Putniem līgstās, zvēriem alas, viņam nāvā dzimtās malas, viņa māja birstaliņā, gaisma pavārdu uguntiņā. Dienu mūžu rūpes raizes, kur ņemt gabaliņu maizes. Sēra dziesma čigāniņam, kur ņemt jautru dziesmu viņam. Putniem līgstās, zvēriem alas, viņam nāvā dzimtās malas, viņa māja birstaliņā, gaisma pavārdu uguntiņā. Kas man kaiš kaut sēklas trūkst, ar ko apsēt lauku, cauru gadu netrūkst man muzikantu jauku. Pavasara vakaros, kad dzird augam zālī, zemes vēzīt spēlē man, kā skan tāli tāli. Siena laikā vasarā, kad es sienu pļauju, sienā zītis uzrāj man maršu jautru strauju. Un kad ziemu griežas sniegs, dejā mežonīgā, circenīs ar violī aizkrāsnē man čīgā. Viņa vieglā mūzikā, gultā guļot klausos, kamēr miegs man nolaižas, plakstos gurdī gausos. Kas man kaiš kaut sēklas trūkst, ar ko apsēt lauku, cauru gadu netrūkst man muzikantu jauku. Sirsnīgs paldies, ka pavadījāt atkal šo pirmdienas vakaru ar mums. Noslēgsim šī vakara raidījumu ar dziesmu Mazo putniņu deja. Dzied Strenga, Liepiņš, Vētra un Zagorskis, ieskaņots 1982. gadā. Ar labvakar!
brauksim misīgi putni, kur brauksim misīgi putni, ratiņos ir sasēduši, pip, pip, čiu, čiu. Kur brauksim misīgi putni, kur brauksim misīgi putni, ratiņos ir sasēduši, pip, pip, čiu, čiu. Mēs brauksim itai zemē, kur būs liela dziedāšana, pip, pip, kvak, kvak. Mēs brauksim itai zemē, kur būs liela dziedāšana, pip, pip, kvak, kvak. Kur tu skriesi vāgadziņi, ar tiem vaskas pārniņām, kviešu meitas aprauzīti, vai vien lielas dziedātais, pip, pip, kvak, kvak. Komušiņa tu dziedāji, tev bija sīka veselība, pip, pip, čiu, čiu. Komušiņa tu dziedāji, tev bija sīka veselība, pip, pip, čiu, čiu. Redzēt meža dumblurītis, tam balstīņa tālu rūts, pip, pip, kvak, kvak. Redzēt meža dumblurītis, tam balstīņa tālu rūts, pip, pip, kvak, kvak. Kur tu skriesi vāgadziņi, ar tiem vaskas pip, pip, kvak, kvak. Circerīši daļi dzied, prasti galvas saduruši, pip, pip, čiu, čiu. Circerīši daļi dzied, prasti galvas saduruši, pip, pip, čiu, čiu. Kaķerīte lavījās, vienu tādu samurcīt, pip, pip, kvak, kvak. Kaķerīte lavījās, vienu tādu samurcīt, pip, pip, kvak, kvak. Kur tu skriesi vāgadziņi, ar tiem vaskas pārniņām, skriešu meitas aprauzīti, vai ir lielas dziedātais, pip, pip, kvak, kvak. Čiri, čiri, kangiraki, aizkalniņu stāvēdams, pip, pip, čiu, čiu. Čiri, čiri, kangiraki, aizkalniņu stāvēdams, pip, pip, čiu, čiu. Čiru, čiru, miru, brauc uz Rīgu dziedādams, pip, pip, kvak, kvak. Čiru, čiru, miru, brauc uz Rīgu dziedādams, pip, pip, kvak, kvak.